likās, ka man piekaus, ka viņas tītīs stiprāk, un viņa daudz. Un puikas sit ļoti stipri. Es pamatskolā biju daudzāmais maiss. Resns, labi mācījos. Es biju viens pēc bāra. Es pat esmu uzdevis jautājumus, kādēļ pat mani tā izturēt. Atbildi bija vienkārši nebija atbildes. Nevarēja izšķirties, kurš būs pirmais, kas citīs un kas sāks vispār to lietu. Un tad bija tā, kad es arī neatceros, kurš to izdomāja, kad tiks vilkts sērkociņš, un viens sērkociņš nolās. Un tam, kam būs tas nolāstais sērkociņš, tam pirmajam arī būs jāiet klāt un jāsāk, pirmajam jāsaka. Katru dienu, katrā skolā, kāds bērns saskaras ar vienaudžu vardarbību. Sitieni, lamas, izsmieklis un atgrūšana ir šo bērnu ikdiena. Bailes un bezcerība ir viņu vienīgie draugi. Šie bērni jūtas vientuļi un savā nelaimē izolēti. Ja arī tu pazīsti šo sajūtu, neklusē. Vardarbība nav norma. Ar to nedrīkst samierināties. Pirmais ierocis cīņā pret vardarbību ir atklāta saruna. Runā par to. Kā izpaužas vardarbība skolās? Apcelšana un kaitināšana sākas jau smilšu kastē. Vienaudžu izsmieklam un pārdarījumiem visvairāk ir pakļauti tie bērni, kuri ar kaut ko atšķiras. Taču terorizēšanas iemesli var būt visdažādākie. Šās mazajā klasītēs bērni vienmēr atrod kādu apceļamo. Un man tas ir manā dzimtā, no mana uzvārda ir atkarīgs, jā. Tas bija tas apceļamais bērns. Un, godīgi sakot, man līdz kaut kādai 6. 7. klasē pat ļoti negribējās iet uz skolu tikai to attiecību dēļ. Un es biju tāds, varbūt, diezgan klusa, un es nemācīju aizstāvēties. Es nemācīju atsist pretī, un es to visu tā kā pieņēmu, tur vēl visiem par prieku publiski pāris reizes apraudājos. Un tad es tā aizgāju. Tas diezgan spēcīgi iespaidoja manas sekmes, kas jau arī, redzi, tev sāka apcelt. Tev, pirmkārt, jau tu skolā vairs nevar normāli klausīties, jo tu gaidi, ka tev kāds iesviedīs kaut ko pausi vai atsūtīs kaut kādu riebīgu zīmīti vai iespļaus tev matos, un tu jau vairs nevar nokoncentrēties. Visi vecāko klašu skolnieki, kam nebija slinkums, man varēja mierīgi kādā stūrī mazliet ieklapēt. Un es toreiz jau biju pacifists, es nevarēju iesist otram cilvēkam, un es līdz šai dienai arī no to projām neesmu iemācījies. Kā tas ir iesist otram cilvēkam, kaut vai pa seju vai kurienes, man liekas absolūti atbaidoši un nepieņemam. Ja tu atbildi uz viņu agresiju vai fizisku vai kādu citu, tad tas jau arī viņu mērķis, bet ja tu viņus ignorē, viņi paliek vāji tajā brīdī, jo viņi nav sevi piepildījuši tādā veidā. Labākais veids, kā tam tikt pāri, ir kļūt tāds vārds krutākiem par viņiem. Un to ir viegli izdarīt. Vienkārši jāsāk ticēt sev un jāsāk taisīt kaut kādas lietas dzīvē augšā. Bet es atradu veidu, kā to cīnīties, vienkārši tas ir, tas jau ir to arī citiem veidiem, nevis tikai iemācīties tagad kaut kādas nebūt judo priekšmets vai kaut tam līdzīgi un iet, tad visiem sadot pa pūrnu, bet atrast veidu, kā pašas pausties un kā kļūt pārākam par tiem cilvēkiem. Tā es sāku spēlēt ģitāru, sāku dziedāt. Es jūtos ļoti briesmīgi. Es biju tā, ka es uz to skolu negribēju iet. Man bija tā, es gāju vienkārši tāpēc, ka es biju tāda ļoti apzinīga meitene, es klausīju vecākiem. Tikai tāpēc es pa dienu kaut kur neaizklīdu vispār citur. Bet tas, ka es gāju uz to skolu, tā ka pilnīgi mājās pirms tam stundu bimbājot, un tas, ka iesēdos tramvajā un jau sāku dziļi elpot pirms iešanas iekšā skolā, ļoti vientuļi es biju skolā, tāpēc es saku, es arī skrēju prom no tās skolas. No ņirgāšanās pēdējo pāris mēnešu laikā cietuši 48% skolēnu.
Kādreiz es nejūtos īpaši droši, bet kādreiz, biežāk es jūtos droši, bet kādreiz, piemēram, kad kāds puisis, kurš ir, diezgan liels tāds kauslis, ja, un viņš ir kaut kādā sliktā noskaņojumā, un kādam ir, kādam jau ir trauma, tad es tā kā uztraucos, kad viņš varētu vēl mani arī traumēt. Kādreiz pat ir no kaut kāda viena vārda, kad tur nosauc par kaut kādu stulbenu vai kaut kā tā, un tad uzreiz sāk kauties. Ja mums tādi ir bērni, kas tik daudz sit un spērka skolotē, par vienu tādu var arī ielikt piezīmi par to. Tādiem kaušļiem tā piezīme, viņiem vienalga par to ir. Daudz jau klasē arī priecājas par taisas sacensības, tā kā kuram vairāk piezīmju. Vardarbība nav tikai sitieni, spērieni un grūstīšanās. Tikpat nosodām ir apsaukāšanās, ņirgāšanās, aprunāšana un izstumšana. Vārdi sāp tikpat spēcīgi kā sitieni. Gan fiziskā, gan emocionālā vardarbība nav pieļaujama. Parasti jau ir tā morālā vardarbība vairāk nekā tā fiziskā, kad pasaka kaut ko tādu aizskarošu. Tas ir kā pierasta lieta jau tā ir. Skolā katru dienu man šeit sanāk, ka to saskarties. Es zinu, ka arī mūsu skolā ir tāda, kas jau pamatskolas laikos tika tā kā nedaudz izzobot un apcelt, un vēl šobrīd 12. klasē, jot, varbūt tās ne viņiem tieši acīs, bet aiz muguras noteikti pa viņiem zobojās un smējās. Nepatīkami ir, es katrā ziņā negribētu būt viņu vietā. Latvijā ņirgāšanās skolēnu vidū ir ļoti izplatīta. Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja pētījumā salīdzinātas 35 valstis. Latvija ņirgāšanās izplatībā ierindojas pirmajā trīniekā. Es esmu ļoti īstu laiciņu sevi izjutusi, kā ir, ka tevi apceļ, ka tev nepieņem. Tas bija pietiekoši grūti. Es ļoti nomācu. Tā ir mājās, bet tu neko ko citu nespēji domāt. Tu domā tikai par to, kāpēc tevi apceļ un ko tādu viņiem izdarīja, kāpēc tu nepatīc. Katru dienu ikdienā. Es domāju, ka vienkārši vairs cilvēks nepamana, ka pret viņu izturās vārdarbīgi un ka viņš izturās vārdarbīgi. Tas jau kaut kāda pašsaprotama lieta. Es neuzskatu, ka tas ir tādos lielos daudzumos, bet tā vārdarbība viņa jau tiek uzsverta kā normālība. Par vienaudžu vardarbības upuri var kļūt tik viens. Tievie un resnie, garie un īsie, blondie un rudie, nesekmīgie un teicamnieki, briļainie un klusie. Tātad izsmiekla iemeslu var atrast ikvienā no mums. Tomēr apcelšanas cēlonis bieži neslēpjas upurī, bet gan varmākas personībā. Kas dara pāri citiem? Eju, kaut pa gaiteni, vienam iesit, otram iesit, bija tā. Bija, ka mēs organizējām, teiksim, lai būtu iemesls izdarīt to, lai iekāstītu kādu. Tur, vienkārši vajadzēja kādu apcelt, kaut kas tāds, ka vajadzēja to darīt. Es esmu par to domājis tagad, man nav izskaidrojuma, kāpēc es to darīju, es kā izdomāju domas, kāpēc tā varēja būt, bet kāpēc es to darīju, tā īpaši nevar pateikt, Droši vien, lai uzturētos kaut kādā cilvēku lokā, nezinu. Varbūt, lai mani neapceļ, nezinu. Un arī, kaut kādā ziņā arī bija tas vairāk tīri, jautrības pēc arī, tā arī laikam. Lai varētu pasmieties, kad mums bija, teiksim, laba ģimene, tur bija tēvs, māte, brālis, māsa, un viss bija labi, bet, pēc tam kaut kā es atskāru, kad it kā tas bija tā, no malas skatoties labi. It kā bija arī labi, bet, kaut kādas bija lietas, kas nebija labi laikam. Es biju vecākais, dēls, un arī pirmdzimtais, un ka man vairāk varbūt atļāva. Ka man nebija varbūt tik stingra tā audzināšana. Lutināja, tur, teiksim, nebāra, tur. Es domāju, ka tas varētu būt, tas mans mazuma komplekss. Man 1,76 m, it kā neesmu tāds karš. Bija viens baigi garais atkal, arodenē.
Es nevarēju atturēties no kārdinājuma, viņa bāz tajā skaidri kastē iekšā. Man likās baigi jautri. Principā es viņu it kā apbižoju, ja, bet tas nebija ļauni, ja. Man principā es nekad neko nedaru ļauni. Kaut kā tā sanāk. Tā, kad tev tas labais garstāvoklis un daudz kas liekas ļoti smieklīgi, tad pilnīgi skaidri zini, ka tas beigsies ar kaut ko sliktu. Jo tu vienkārši, tu skraidi, tu kaut ko dari, tu esi tik ļoti enerģisks un, kaut kur vienā brīdī kaut kam ir jāplīst. Mēs jau arī tur, mums arī klasē, vienkārši dažreiz vienkārši gribas ierēkt, un tad visi vienkārši vienot pret to vienu cilvēku. Nemrīzē. Jautrības pēc vienkārši, pāri jau vienkārši, negribās jau tā automātiski nodarīt, ja, ka man nepatīk, viņi tur nosīs, nogalināt, salauzt kaut ko. Tā vienkārši, uzdzen vienkārši smieklis, ja, jautrība, ja. Tā vienkārši gribas vienkārši pasmieties tā kārtīgi, ja, pabakstīt kaut ko tur. Paradoksāli, taču bieži citiem dara pāri tie, kuri zina, kā ir tad, kad sāp. Viņi paši saskārušies ar pārdarījumiem. Bailēs atkal nonākt upura lomā, viņi dara pāri citiem. Neviens nepiedzimst ļauns un šausmīgi vardarbīgs. Tas tā kā veidojas dzīves laikā tomēr, ja? Un tad ir jāskatās uz to, kāpēc? Kāpēc tas bērns ir tik dusmīgs, kāpēc viņš ir tik vardarbīgs, ja? Un varbūt, ko tur varētu palīdzēt. Un bieži vien, tad, kā jau es teicu, varbūt tas pats bērns ir piedzīvojis vardarbību, bet ne jau arī tikai tādā tiešā veidā, ja, ka viņš ir sists un lamāts, ja. Varbūt, ka tā ir vienkārši nevērīga izturēšanās, ja. Varbūt, ka viņš ir vienkārši atstāts novārtā. Prāts un emocijas ir vienlīdz svarīgi, tas veido cilvēku, un ar emocijām ir jāstrādā patiešām. Droši vien tas arī, tas mūsdienu nevērīgums, tas skrienošais laika gars arī, ka mēs paskrienam garām tā emocionālajai audzināšanai, ka mums ir svarīgāk bērnam iemācīt matemātiku, fiziku, un bērna dvēsele tiek atstāta novārtā, mēs to viņam nemācam. Un tad arī notiek vārdarbība. Tad cilvēkiem ir viena alga, viņi dara viens otram pāri, viņi izsmēja, apsaukājas, viņi nejūt, ka viņi otram dara pāri. Bieži šiem bērniem ir vajadzība dominēt. Nespējot iekarot līdera pozīcijas citādi, viņi izmanto agresiju. Fiziskā un emocionālā vardarbība ir sastopama gan lauku, gan pilsētu skolās. Tā var būt tik vienā kolektīvā, klasē, pulciņā vai komandā. Vienmēr būs kāds cilvēks, kas savā ziņā, kuram būs saucamais mazā Napoleona sindroms, kurš mēģinās parādīt sev pārāku par citiem, izmantojot fizisku spēku, izmantojot vardarbību. Tādi cilvēki vienmēr ir, kuriem varbūt skauž cita panākuma, cita dzīve kā tāda, viņš vienkārši cenšas viņu nolīdzināt līdz ar zemi, parādot to, ka viņš ir fiziski pārāks. Tas arī bērniem var pateikt, ka skolā ļoti bieži tie vienaudži, kas tevi klapē vai izņirgā vai apsmej, paši ir ārkārtīgi liela kompleksa māku cilvēki, kuriem ir problēmas dzīvē un kuri neprot savādāk paši izpausties, kuriem nav nekāda talanta. Un tas ir veids, kā viņi paši izpaužās. Viņi apceļ citus un tā viņi jūtas pārāk tajā brīdī. Kā jūtas upuris? Parādījās vārdarbība, kurai motivācija ļoti bieži bija. Tevi slavē skolotāji, tev liek labas atzīmes, tāpēc mums ir tiesības tevi iekaustīt, neuzņemt, nepieņemt, tāpēc, ka tu esi savādāks nekā mēs. 4. klasē jau tādi jau nāca pavisam nesmu gājieni, kad tika lasīti bari, pa 5-6 zēni, kuri vienkārši novaktē tevi tādā stūrītī, kur to skolotāju nav, garderoba, teiksim, ja, pie skolas, ja, un vienkārši tevi piesita. Un, kad tev ir 5-6, tad vainīgu nav. Tā arī viņam bija smaga cīņa. Un man bija tas pats, ka es atnācu pirmā klasītē parasti pakaļ bērnam. Tad man bija tā, kas bija šodien. Un bija smagi redzēt, ka citreiz tās bērns bija netīrs, izvārtīts. Mēģināju sauzināt, kaut kā viņu tur aptīrīt. Tādās viņš bija vazāts pa galmu. Bārs viņu vilcis pa zemi sitis. Kamēr to ieraudzīs kāds no skolotājiem. Sākās problēmas tieši, kā jūs teicāt, psiholoģiskas problēmas. Viņš ļoti slikti naktī skolēja, viņš pa naktīm kliedza. Viņš kliedza tā, ka
Es bieži nedomāju, interesanti, ko kaimiņi domā. Jo viņš varēja nakts vidū sāk lekt kājās un skriet un kliegt pilnā kaklā. Mēs pēc lecām un viņu grābām un centamies nomierināt. Un tad viņš vienmēr redzējis kaut kāds murgus, kuros parasti bija kaut kāda vardarbība vērsta pret viņu. Un tad tas turpinājās diezgan regulāri. Man, protams, kā mātē tas sāpēja, ka es redzēju, ka mans bērns mainās. Man bija skumji atzīt, ka pirmā skola, vai teiksim, tā sabiedrības skolā, kurā viņš bija, viņu salauza. Jā, viņš kļuva par vienu no viņiem, viņš salauza sevi. Viņš izsvītroja to, kāds viņš bija. Viņš kļuva no pieauguša nopietna puiša ar citu dzīves skatījumu tādu, kāda ir pārējie. Par viegliprātīgu tādu, man vispār nekas nekrat, un viņš kļuva viens no savējiem. Viņu uzņēma, un viņš samaksāja par to, protams, augstu cenu. Pēc, ka es biju viens pret bāru. Kā var nebūt depresīvs cilvēks, ja viņš katru dienu saskarās ar to, ka viņš neko nevar padarīt? Bet savā ziņā man arī bija šausmīgs niknums pilnīgi pa visu. Pēc, ka es nevarēju neko iesākt. Es pat biju mēģinājis to kārtot ar skolas administrāciju, nekas nesanāca. Viņi nereaģēja nekādā veidā? Principā varētu teikt to, ka viņi centās nereaģēt. Viņi lika man saprast to, ka pašam jānokārto savas problēmas, ka viņus tas neinteresē. Jo 6., 7., 8. klasa, arī tā pati 9. Ja visu šo laiku cilvēks tiek represēts savā veidā, tad viņam vienkārši ar laiku zūd pašapziņa. Viņš vairāk nespēja nokārtot pilnīgi neko. Tu arī jūti, ka tavu pašapziņa sadragā? Jā, es jūtu, ka man pašapziņa sadragā diezgan pamatīgi. Es sāku mācīties sliktāk, es nezinu, tas notika pats no sevis. Sāku mācīties sliktāk, man uzvedība pasliktinājās. Jo es vairāk nevēlējos radīt situāciju tādu, lai pa maniem ņirgētos un tā tālāk. Principā ar šo depresiju tiku galā pats. Es atradu savu jaunus draugus. Kas principā pret maniem izturējās kā pret cilvēku. Kā pret savu vienlīdzīgu, nevis kā pret tādu, pret kuru citi izturās slikti. To laiku atcerēšos visu mūžu un pat ļoti labi. Pēc ka katru dienu notika kaut kas tāds, kas principā nebija izskaidrojami vispār. Nebija iespējams saukt notikumus ķēdītē. Nē, piedot es viņiem nespēšu nekad. Bet, saprast, es viņus esmu pat savā ziņā sapratis. Bet ar saprašanu vien nepietiek, lai piedot. Ilgstošu vardarbību no savu skolas biedru puses izjutuši 16,6% skolēnu. Tā schēma ir tāda, ka viņu visu laiku, piemēram, apsmēja. Pat nesit, viņi vienkārši visu laiku apsmēja. Tas bērns jūtās visu laiku diskomfortā, viņam nav prieka iet uz skolu. Viņš dzīvo ar šo te, un pēc tam pienāk viens brīdis, ka viņš saslimst, viņš sāk slimot. Šādiem bērniem pazeminās pašvērtējums, viņi var ierauties sevī, kļūt depresīvi, nomākti. Caur to arī viņam varbūt pazeminās skolā mācību sekmes, viņš kļūst ļoti noslēgts, vientuļš bērns. Dažreiz pat ir iespējams kaut kāds arī traģiskāks sekas. Šādi bērni, kuriem ilgstoši dara pāri, viņi arī var izlemt, ka varbūt man ir jābeidz mana dzīve, kad es tā turpmāk vairs nevaru dzīvot. Es jutos tā kā otrā šķira. Jebkurā sabiedrībā un skola ir tas miniatūrais sabiedrības modelis, ir tie patricieši un ir tie plebeji, es biju tas zemākais, tas plebeju gals, un ja man jābižo, ja tev cērt pliķi, tad es negriezu otru vaigu, bet es cirtu pretī. Un tāpēc arī tas viss tā aura, ka tu nokavē stundu, tāpēc, ka tu esi kāvusies ar kādu, tas viss tā vilkās līdzi un veidoja to tēlu.
kāda es biju. Ja? Bet kāpēc es stundu? Tāpēc, ka es kāvos, tāpēc, ka tas čalis pirmais sita man un apsaukāja par resno govi. Bet nevienā brīdī nebija svarīgi paskatīties uz kaut kādiem iemesliem, kāpēc tas tā ir. Kāpēc es ierodos uz stundu bez elpas, tāpēc, ka man ir kārtīgi iebliezuši pa muguru, ja? Kāpēc staigāju zilumaini, ja? un tā tālāk. Tolaik manā gadījumā tur ļoti daudz, kas varētu bijis atrisināts ar skolotāju palīdzību. Skolotājs to zināja, bet nereaģēja. Lai cīnītos ar vardarbību, vispirms tā ir jāapzinās. Bērni, kuriem tā ir ikdiena, vardarbību var uztvert kā normu. Vardarbība ir noziegums. To nedrīkst pieļaut. Ar to nedrīkst samierināties. Kā cīnīties ar vardarbību? Kā var apturēt vardarbību? Skolā neviens nedrīkst būt vienaldzīgs no skolotājiem. Bet, ja tu neaizrādi par to un tu necīnies par vienoto lietu, tas nozīmē, ka viņš uz tevi nereaģēs. Un ka tam ir jābūt tādam kopdarbam, ka visi kopā, ja par to redz un to cīnās, un tad to var kaut ko izdarīt. Tikai kopā var kaut ko izdarīt. Nevar viens atnākt un viss sagriezt otrādā. Ja tu saskaries ar vardarbību, runā par to, izstāsti par to vecākiem un skolotājiem. Emocionālā un fiziskā vardarbība parasti notiek aiz pieaugušo muguras. Daudzos gadījumos skolotāji par upura ciešanām nezina. Ja vienaudži upuri neaizstāv, tieši skolotāju iejaukšanās var apturēt vardarbību. Tādēļ ir tik svarīgi neklusēt par vardarbību. Runā, ja tā skar tevi vai citus bērnus. Ja pāri darītāji neaptur, viņam liksies, ka viņš rīkojas normāli. Ja viņš paliks nesodīts, vardarbība turpināsies. Skolotājiem jārunā ar vainīgo un jāaptur vardarbība. Kamēr bērns neapzināsies vispār, viņš var pateikt, jā, piedodiet, es darīju slikti, bet neviens bērns jau nav slikts pēc savas būtības. Kāpēc viņš tā rīkojas, viņš dažkārt pat nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo cēlonis jau ir pilnīgi kaut kur citur. Kāds ir vardarbības cēlonis? Uz šo jautājumu bērns pats nespēja atbildēt. Tādēļ Teikas vidusskolā izveidota atbalsta personāla komanda. Psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs un, ja vajadzīgs, mediķi. Visi kopā ar bērnu meklē problēmas cēloni un strādā ar to. Skolā ir sava politika, kā rīkoties vardarbības gadījumos. To kopā veido skolēni un skolotāji. Spēcīgāko metodu viņi atrada, mēģinot risināt vienaudžu domstarpības 7. klasē. Izrādījās, labākais risinājums ir bērnu saruna vienam ar otru. Pusauģi daudz vairāk ieklausās citu jauniešu domās, nevis pieaugušo moralizēšanā. Vienas klases zēnu kolektīvi ir 2 izteikti līderi, Andris un Gaplis, kas bieži terorizē pārējos klases biedrus, sevišķi zēnus. Man ir atkal jautājums, kā tas, piemēram, ietekmē mācību procesu. Piemēram, kad ir šādi 2 izteikti līderi, vai ne? Un, skaidri redzams, ka viņi ir negatīvie līderi. Es no pieredzes saku, ka vieglāk ir klausīties kādā jaunietī, kurš jau tam ir izgājis cauri, kurš ar savu pieredzi, ar saviem piemēriem to stāst, jo viņš ir no tavas vidus. Viņu kaut kā vieglāk ir uztvert. Sakārt skolotājs, tur ir tā distance. Manuprāt, bērni tik ļoti neatverās. Īpaši apmācīti vecāko klašu skolēni strādā ar jaunākajiem audzēkņiem. Viņi izspēlē dažādas situācijas no skolas ikdienas. Pārrunājot tās, bērni analizē vardarbības gadījumus un pirmo reizi aizdomājas, kā jūtas upuris. Tas ir tā uzvedība un tas ir process, un bieži vien to procesu viņš nav uzreiz momentā, jā, tas ir tas pozitīvais. Tur neredz uzreiz rezultātu, tas nav tā kā ieskaits, uzraksta un tad vai nu ir vai nav. Bet, ko mēs redzējām, viņi kļuva atvērtāki. Un ja tas cilvēks ir atvērtāks un viņš drosmīgāk runā un tā, tas ir ļoti pozitīvi. Viņi drošāk pie skolotājiem piegāja, un tad uzreiz tā problēma tiek risināta. Un tad tu jūti, tas ir iegūms. Bieži bērni, kuri saskaras ar vienaudžu vardarbību, par to nestāsta. Ja bērnam pasliktinās sekmes, viņš vairs negrib iet uz skolu, pedagogiem un vecākiem jābūt uzmanīgiem. Iespējams, ka tā ir reakcija uz vardarbību skolā. Lai to apturētu,
jāiesaistās pieaugušajiem. Esi gatavs jebkurā brīdī to pateikt. Pateikt saviem vecākiem, ja kaut kas tāds notiek. Un skolotājiem, un nevajag to paturēt sevī vai slēpt. Es vēlreiz it kā gribētu noapelēt pie skolotāju, ja, sirdsapziņas. Ja. Jo es domāju, ka varbūt cita raidījuma vērts ir arī nevis vardarbība, bet vienaldzība. Jo tā ir tikpat sāpīga, skolās tā varbūt tikpat sāpīga parādība kā vardarbība. Vienaldzība, ka tev vienkārši skolotāji paiet garām, tad, kad tevi sit ar kājām. Ja? Vai vienaldzība par to, ka klases biedri nekādīgi nereaģē, tāpēc, ka tu kaut kā stūrī sēdi un raudi. Ja? Un, kā tagad vardarbība ar vienaldzību, ja, ir tādas divas māšeles, kuras iet roku rokā. Mēs visi esam atšķirīgi. Tādēļ gandrīz katram ir savi stāsti par skolas laikā piedzīvotu vienaudžu kaitināšanu vai fizisku ietekmēšanu. Jebkuras vardarbības izpausmes ir ļaunprātība, un pret tām ir jācīnās.